Ar biznesa eņģeļiem ir sliktāk, kaut gan tur nav nekā slikta, arī tas pašlaik ir ļoti aktuāli. Par komerci es neko nevaru teikt. Man nepatīk tas tukša runa. 2009. gadā tas ir pieņemts. Tad pat, kad pieņēma acīm redzot uzņēmējus par komersantiem saukt, tas ir apstiprināts, tur ir vesela sistēma. Es neuzdrošinos no sistēmas izraut vienu vārdu. Man ļoti patīk, ka latviešu valoda ir sistēmiska, jo tikko kā grib kaut ko vienu mainīt, ne pa jauniem vārdiem, arī pa gramatiku runa. Vienmēr jāpatur prātā, ka velkas līdz vesela vārza dažu citādu formu, kuras ir turpat, un nevar tik droši kaut ko mainīt, bet jauns var nākt klāt, un viss ir kārtībā. Tātad tas komerci, par to man nekas nav sakāms, bizness par komerci, ok. Bet par eņģeļiem gan man ir jauka piebilde no terminoloģijas komisijas 2009. Gada lēmuma. Vārds eņģeli, tiešais tulkojums ir eņģelis. Angļu valodā šim vārdam vienā no nozīmēm ir finansētājs. Latviešu valodā vārdam eņģelis šādas nozīmes nav. Un tas vērtējams kā tīra metafora. Iedzieniski saskarīgie termini varētu būt finansētājs, investors, mecenāts, aizgādnis, kas daļēji izteiktu to pašu domu. Un šoreiz runa ir par personu, kura nāk īstajā brīdī, kuras mērķis nav peļņas gūšana un kura tomēr pretendē uz savu līdzekļu atgūšanu. Tātad, ne tīrā nozīmē investors, ne tīrā nozīmē mecenāts. Un tagad nāk tas pēdējais teikums, apstiprinājums. Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija ir pieļāvusi iespēju izņēmumu kārtā atbalstīt metaforisko izteiksmi, izmantojot šādā formā vārdu eņģelis. Un tas nu vēl nav bijis. Bet mums latviešiem, kuriem joprojām 21. gadsimtā saule lec, visu mēs varam. To komerci būtu drusku tā kā piebildu. Pasakiet. Runa par riska kapitālistiem, kuri vairāk vai mazāk uzņemoties lielu papildus risku, glābj uzņēmumus. Līdz ar to, ja viņi pārveido pa komerci, pazūd šis te, tas īsti bizness un komercija šeit nav vienādā nozīmē. Vispār viņi ir ar mieru ieguldīt kaut kādā uzņēmumā savu naudu, paši savu risku. Līdz ar to viņi vai nu attīst vai glābj konkrētu uzņēmumu. Bet, ja mēs sakām komerci, tas sanāk, tas īsti, man liekas, pazūd tas uzņēmuma aspekts tajā. Bet viņš atkal ir pastiprinās tanī otrā sastāvdaļā, tanī eņģelī. Eņģelis, bet tas ir eņģelis, kurš glābj uzņēmumu. Vai tas nav tādā gadījumā, ka tas ir pretnostatījums starp publisko un biznesu? Kādā ziņā? Kā biznesa eņģeli nozīmē, ka nevis publiskais, bet biznesi, tas privātais ieguldītājs. Viņš ir, finansētājs ir investors, kurš glābj vai attīsta uzņēmumu. Nē, es saprotu, bet... Ja noliek to komerci, tad it kā pazūd tur ir vēl viens tā nianses, kad pazūd tas uzņēmumu. Viņš pārveidojas pa komerci, bet tas komerci tam ir atkal drusku. Tāds mans skatījums būtu. Jā. Visas, acīm redzot, nianses nav spēts adekvāti ietvert, bet lielākā daļa tomēr jums jāpiekrīt, lielākā daļa ir atspoguļot, jo nav mums, es nezinu, eņģeļi līdz šim nav figurējuši terminoloģijā, bet jau tas ir liels solis.